izcelšanās iemesls ir neuzmanīga rīcība ar ūdeni, virtuvē taisījusi paratīnas vecītes. Šajā procesā tiek izmantota arī atklāta liesma, kas izplatījusies pa visu ugunsgrēkiem priekšmetiem un ielikusi arī kundzes drēbēs, kad viņa pati mēģinājusi ugunsgrēku atdzēst. Andris Blomfelds, Vārds Paļakovskis, Juris Tevāns, Tērpunktā. Šorīt Rīgas Ziemeļrajona tiesā pulcējās prasītāju un atbildētāju lietā, kura izskatīšanā ir jau gandrīz 4 gadus. Pagājušajā piekdienā stāstījām par tiesu debatēm lietā, kas 2013. gada 14. martā Bērndārza Laimiņa teritorijā kanalizācijai sakā iekrita dārziņa audzēkne, 3 gadus veca meitenīte. Negadījums notika laikā, kad audzinātāja veda bērnus pastaigāties pa pagalmu. Bērns bija lauzis kāju un guvis galvas traumu. Vēlāk meitenītei veikta augstilpa operācija. Ir pagājuši 4 gadi un beidzot pirmajā instance ir spriedums. Atzīta vainīga pēc krimināla 57. panta un sodīta ar 5 gadu 20 stundā. Medīķimāna atzīta vainīga pēc krimināla 197. panta un sodīta ar 5 gadu 200 stundā. Piedzīta solidāri no Margaritas Taustovas un Līdzes Dimātos par labu izņēto palamēju 7151 eiro 15 eiro. Līdziskos pierādījumus, divas kanalizācijas aktas vāks un glabājas projekts, pēc tiesas spriedums stāšanās liecības aizniegts. Pilntiesas spriedums būs gatavs 7. februārī, tāpēc argumenti notiesājošam spriedumam šobrīd nav zināmi. Taču sākotnēji no lietas materiāliem var secināt, ka abas apsūdzētās bijušas nozīmētas kā atbildīgās par Bērndārza teritorijas drošību. Apsūdzētie gan šādu spriedumu jau paspējuši nosaukt par netaisnīgu, sakot, ka saimniecības pārziņa un medmāsa nevar vienpersoniski atbildēt par iestādē iegulošo zemi. Мы не ожидали, что будет так. Все понятно. Мама требует денег, мама хочет компенсацию, 20 тысяч лат она просила. Ну, как бы нам присудили 7 тысяч евро компенсацию маме. Ну и спецприказ Сахарстанс, как бы, но мы не согласны с этим просто. Потому что я вообще не понимаю, почему судят нас. Apsūdzētā norāda, ka viņam vispār lietā neredz vainīgos. Notikušais viņas prāt ir nelaimes gadījums, ko nevarējis paredzēt neviens. Toties viņas aizstāvis gan saredz skaidri, kur meklējumi tie, kam arī zem šodien vajadzēja atrasties tiesā. Spriedums ir netaisnīgs savā būtībā. Ar šo spriedumu tiek dot zaļā gaisa, vai par šādiem spriedumiem tiek dot zaļa gaisa mierīgi un nezaļīgai. Jo šajā lietā ir, tātad, likums uz likuma regulējums par regulējumu. Un faktiski nekas nav ievērots. Bet atbild tātad medmās un saimniecības vadītāji. Kaut gan atbildīgi uz meklējumu prasēt citos līmeņos. Kuros Rīgas domas līmenī, Rīgas ūdens līmenī, ugunsdzēsības un glābšanas dienas veselības inspekcijas. Jo šeit ir vesela pārkāpuma ķēde, kur ir novedusi pie tā, ka bērns ir iekrits 10 metru dziļākā. Pirmās instances spriedumu var pārsūdzēt un gan apsūdzētie gan viņu advokāts sola to darīt pēc iepazīšanās ar visiem tiesas argumentiem. Andris Blomfelds, Vārds Paļakovskis, Juris Tevāns, Tērpunktā. Pazinājumā reklāmas pauze savukārt pirms tās lielos ieskats sižetos, ko šovakar vajadzētu. Liepājās lietotiem vēl par savu drošību. Viņa kolēģi atrast emisijas nekādas mājas jūra un tagad vietējiem ilgs svēts. Kāpēc tiešām bija pēc tam neiespējams kolēģi, jo tur ir ķats, ka jārīko. Nebija to teikt. Kāpēc vainīgi ierodas dzīvā
jau šovakar. Labs aizdevējs par laikā atlūk pirmo aizdevumu komisijas maksu neprasa. Ferātombanka arī par otro aizdevumu komisijas maksu neprasa. Nāc pie Ferātombanka un tev būs pieejami 2 aizdevumi bez komisijas maksas. Uzzini vairāk. Ferātom LV. Puiši, lai kā jums būtu mēs zinām, ka jūs ejat laukumā domājot par uzvaru. Turam īšķi. Nepalaik garām Rīgas Dinamo mājas spēļu tiešraides. TV6. Translāciju piedāvā Kredit 24. Ramšvējā tā ir augsta degšanas temperatūra, plus nepiesātināta nauda, plus nekādu ģēmo, plus omega-3 un 6 augstskābes, plus vienkāršā tātad kopumā Ramšvējā. Plusi. Mazmeitiņā ir pēc tēvoča jānosīs trauceļi. Tēvocis ir pēc māsas neaudzinātajiem bērniem. Bet viņi visi ir no vecmātes īstenīšiem. Pēle Ramšvējā. Pēleja. Patiks visiem. Vai zini, kā pietrūkst mūsējiem ārzemēs? Jānim trūkst meitiņas čalošanas. Valērijam meža skaņu rīta skrējienā. Jūlija atdotu visu, lai dzirdētu draudzenes mūžīgo. Tu neticēsi, ko es tikko redzēju! Kasparam pietrūkst draugu reportāžu par hokeju spēļiem. Un Rasmusam neļauj gulēt fakts, ka viņa zanei pietrūkst sarunā ar Kajā. Lai mūsējiem nepietrūkst Latvijas, tagad LMT brīvība mēneša maksā iekļaut arī zvanu uz eiro. Piezvani, padalies. Plašs, inovatīvs un elegants. Nāc un izmēģini jaunu Optima Sports vagonu. Nākamais laimētājs jau pēc 5 minūtēm. Laimēsim līdz pat 50,000 eiro. 192 izlozes katru dienu. Jauna skaitļu loterija Loto 5. Ienāc pēc savas Loto vietas, Loto LV vai Loto tirsniecības vietās. Glass of water and 5,000 movies. Jā, 1000 filmu, seriālu un animācijas filmu jebkurā laikā tavā ekrānā. Shortcut films tikai 6 eiro mēnesī. Lai izbaudītu Shortcut filmas plašo piedāvājumu, tev nepieciešams tikai interneta pieslēgums vai Latvijas Telekom interaktīvā televīzija. Īpašos piedāvājumus meklē Latvijas Telekom LV. Viss kļūst iespējams. Latvijas Telekom. Spēlē iepirkšanās spēlē ar mans Rimī karti. No 17. līdz 30. janvārim iepērkoties Rimī sakrāj savu atlaidi. Sakrātu atlaidi var izmantot jebkurā akcijas dienā. Izbrukā kuponu, uzrādi kasē, maksā mazāk un krāj no jauna. Augusts cēšu prēmiju 39 centi. Vīriešu zeķiem 40% atlaide. Rimī. Aizsargs tēvs. Galvas sāpes. Man nepieciešams teraflūs spēks. Teraflū ir karstais ēdiens, kas darbojas pēc 4 galvenajiem saukstēšanās un gripas simptomiem. Mazina sāpes, dūci, atbrīvo no deguna aizlieguma un mazina glutātas sekreciju. Un es atkal esmu gatavs darbām. Teraflū spēks, kas ļaus tev justies labāk. Sportists demonstrē patiesu spēku. Neredzēts, vai tas pat var būt. All right, outball. Uzticamākais ilgtermiņa nebām ražojas Latvijā jau 3 gadus pēc kārtas. Ja apsveries pēc aizņemties, iztērēt labāk, ienākumies ar iestatību LV. Aizvienais, ko polvā! Kad ārā augsti silti, notiks
Jā. Tāpēc lielisku dienu var klausīt dabiskās kafijas, neskaņās ūdeni, jo katrs brīdis ir jauns sākums. O, tā tu neskaties. Šodien interneta reklāma 212 LV